Labrīt, 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 labrīt. Labrīt, Jelgavas kristiešu draudze godībā. 11. Aicinu visus, kuri koridorā, nāciet iekšā. Te siltāk, te kaut kas notiks. Un, diemžēl, jūs saprotat, ja es saku dievkalpojumu, tas nozīmē draudzes gani nav. Kāpēc es viņus saucu par draudzes ganiem? Jo oficiāli mēs skaidrs, Aivars ir draudzes gans. Bet, tas ir oficiāli, bet faktiski viņi abi ir draudzes gani, viņi abi gana šo draudzi. Un tā kā šī daļa droši vien nebūs ierakstīta, un viņi nedzirdēs, es pāris lietas gribu pateikt, ja? Un domājot par viņiem, ir viena rakstu vieta no 2. Korintiešiem 8. nodaļas 5. pantā, kur rakstīts, ka vispirms viņi paši nodeva sevi kungam, un tad pēc Dieva gribas arī mums. Un domājot par viņiem, par Aivaru un Antru, es varu pateikt, viņi tiešām dara lielas lietas. Viņi ļoti aizņemti, bet viņas dzīves fokus, dzīves centrā ir Dievs un draudze un cilvēki. Es redzu, ka cik viņi cenšas attiecībā par draudzi. Bez draudzes viņi vēl koordinē Bībeles skolu. Jau 2 kursi, un tas viss ir sarežģīti, tas viss prasa daudz laika un enerģijas. Un redzot to, es redzu, cik viņi tiešām mīl Dievu, un cik viņi mīl cilvēkus, un cik viņi grib, lai mums visiem izdodas. Tāpēc mēs tiešām esam pateicīgi par draudzes ganiem. Bet jā, es teicu, ka viņi nav. Un lai dievkalpojuma laikā jūs nedomātu, kur tad viņi ir, un jūsu domas nenovirzītos, es pateikšu, viņi aizbraukuši pie savas meitas uz tālajām zemēm, uz Austrāliju, un droši vien viņi vairāk ko pastāstīs, bet jā, viņi ceļā kaut kur, nezinu, starp debesim un zemi tagad lido droši vien. Un kaut kad varbūt vakarā būs, nezinu, kad viņi būs. Jā, bet mums ir dievkalpojums. Un es gribu aicināt, lai mēs pieceļamies un mēs sāksim ar lūkšanu. Un 1. Timotejam 2. nodaļā 1. Timotejam 2. nodaļā no 1. panta Pāvils rakstīja Timotejam, kurš bija draudzes gans, viņš rakstīja šādi. Tad es pamācu tevi vispirms. Turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā. Un kādreiz viena māsa Kristu man teica, kāpēc mums jālūdz par tiem valdniekiem, kuri tādi un šādi un grēcinieki un tā tālāk. Un ziniet, ko Svētais Gars man atgādināja? Man atgādināja, ka tajā laikā, kad Pāvils rakstīja, valdīja Cēzars Romas impērijā, ja? Kurš nevar salīdzināt kādus izvirtības un nezinu, ko viņš darīja, ja? Bet Dieva gara vadīts viņš mudināja lūgt par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā. Un viens no iemesliem viņš saka, lai mēs, kristieši, varētu dzīvot dzīvi klusu un klusā, dzīvi mierīgi, klusu visā dievbijībā un cienībā. Tāpēc es aicinu
Un slava Dievam, ka šajā zemē ir miers. Bet ne tad, kad slikti jālūdz, bet jālūdz tad, kad ir labi. Pāvils Efeziešiem lūdza par kristiešiem, kad viņiem viss ir labi. Viņš saka, zinot jūsu mīlestību un jūsu ticību, es turpinu lūgt par jums. Nevis, kad viņiem palika slikti, bet tad, kad ir labi, jālūdz. Aicinu vienkārši izteiksim lūgumus, kā Pāvils teica par valdniekiem, visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs, kristieši, varētu dzīvot dzīvi klusu un mierīgu, un ir miers šajā zemē. Tēvs, Jēzus vārdā mēs nākam pie žēlstības troņa, Tēvs. Un mēs pasakamies par šo zemi, mēs pasakamies par Latviju, Tēvs. Pasakamies par šo reģionu, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Un mēs pasakamies, Tēvs, par mieru šajā zemē. Ka šeit ir miers, šeit nav karš, Tēvs, Jēzus vārdā. Un mēs lūdzam par tiem, kas ir augstā amatā, gan par prezidentu, gan par ministru prezidenti, gan par tiem, kas ir augstos amatos, Tēvs, Jēzus vārdā, lai tavi bērni, lai tava draudze, visi kristieši un vispār visi cilvēki, kas dzīvo šajā zemē, lai varētu dzīvot dzīvi mierīgu un klusu, Tēvs. Mēs lūdzam, lai tu dod viņiem gudrību. Mēs lūdzam Tevs, lai tiek pieņemti dievišķie lēmumi, Tevs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs saprotam, ka mēs dzīvojam pasaulē. Bet mēs lūdzam Tevs, lai mēs, kā tavi bērni, varētu dzīvot šo dzīvi mierīgu un klusu visā dievbībā un godībā, Tevs. Mēs pasakamies par iespēju brīvi pulcēties. Mēs pasakamies par Satversmes 99. pantu, par reliģijas brīvību, Tevs, šajā zemē. Paldies Tev, Tevs! Paldies par šo brīvību, kura ir un arī kura būs, Tevs, Jēzus Kristus vārdā. Un mēs vēlamies Tevi pielūgt, mēs vēlamies Tevi slavēt, Tēvs, mēs nododam šo dievkalpojumu Tavās rokās, mēs pasakamies par Tavu dievišķo vadību, Svētais Gars, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ja mēs varam piesaisties, un es aicinu, man ir vienkārši pamudinājums, ja Tev ir ķermenī sāpes, neviens neuzliks uz Tevi rokas, tu pats vari uzlikt, jo Dieva klātbūtne ir šeit, un vienkārši uzliec tur, kur tev vajag, tur, kur tev nepieciešama dziedināšana, uzliec savas rokas, un Tevs, mēs pasakamies par Tavu dārgo klātbūtni. Mēs pasakamies, ka Tavā klātbūtne ir dzīvība, mēs pasakamies, ka Tavā klātbūtne ir dziedināšana, un tāpēc Jēzus Kristus vārdā mēs pasakamies par Tavu dziedinošo spēku, kas darbojas šajos ķermeņos, kur nepieciešama dziedināšana, un mēs slavējam un pasakamies Tev, Tēvs, par Tavu dziedināšo spēku, kas tagad un tūlīt darbojas. Un mēs slavējam, un mēs pasakamies un dodam visu godu Tev, Tēvs. Tu esi vienīgais dziedinātais. Jēzus vārdā. Labrīt, draudze, prieks jūs visus redzēju klātienē un atgādinu jums, kā vienmēr dievkalpojumu mums ir 11. Un, ja kāds neredz, pēc tam arī var paskatīties ierakstu. Un, lai ar to, ka mācītāji ir projām, gani mūsu trešdienās mums tik un tā 7:30 notiek lūgšanas un aicinu jūs šeit. Tas patiešām ir tāds svētīgs laiks, kur mēs tie, kas esam, aiziem mājās uzpildīti. Tā ir? Amen. Nu tad, kas mums notiekās draudzē un kas ir jauns mums? Nākamajā nedēļā ir 2 jubilāri un 16. janvārī mums Normundam ir dzimšanas diena. Normunds laikam nav klāt. Ir Normund, piedod. Tu esi noslēpies, daudz laimes, Normund, tev dzimšanas dienā. Mums ir 2. jubilārs un 19. janvārī mums Vinetā ir dzimšanas diena, bet Vinetiņa gan mums nav šodien, bet mēs sūtam sveicienus un atceramies arī mēs viņai varam aizsūtīt īstajā dienā SMS vai kādu apsveikumu.
Nu, un tad nezinu, kā jums, bet man laiks skrien ļoti ātri. Man liekas, nu pat mēs likām dekorācijas jau Ziemassvētkiem un jaunam gadam, un tagad tu saproti, tas viss jau ir pagājis un viss jau ir jāņem nost. Un mēs jau, godīgi sakot, plānos jau esam februārī. Un kas tad mums notiek februārī? Tā es palūkšu uzlikt. Ja jūs atceraties, Gans janvāra sākumā runāja par plāniem. Un ko viņi plāno visā šajā gada ietvaros, un viens no plāniem sāks jau īstenoties februārī. Un tās ir apmācības, kuras saucās Laiks vārdam, un pirmās apmācības sāksies 11. februārī, un ar tēmu Dievišķā dziedināšana. Un es kaut ko ne tā pateicu? Viss kārtībā, jā. Un tās būs 5 reizes no 11. februāra līdz 10. martam. Un šīs apmācības plānojās pirms dievkalpojuma no 9:30 līdz 10:30. Un es patiešām aicinu nāc, lai tu mācītos un praktizētu Dievu vārdu savā dzīvē. Un tāpēc jau tagad vienkārši ieplāno šo 11. februāri jau savā blociņā. Un, ja tu uzdod jautājumu šādu, ka tev ir bērni un tu labprāt gribētu būt šajās apmācībās, bet tev nav kas bērns pieskat, tad es varu teikt, ka mēs plānojam kādu, kurš varētu pieskatīt, jā, bet es arī aicinu Bībeles skolas studentus, ja jūs vēlaties krāt savus punktus, jūs varat pieteikties kā pieskatītāji, un arī jūs varat nākt pie manis, pieteikties un teikt, es esmu ar mieru šo stundu pieskatīt, kalpot un pieskatīt bērnus, ja, tā kā jūs pienākat pie manis. Tas ir par apmācībām. Un vēl, mūsu draudzē ir atnācis uzaicinājums no Talsu draudzes, un viņiem, kā katru gadu, tur es skatos, ir minēts tā. Tātad viņiem, kā katru gadu Valentīna dienā, ir pasākums draudzē. Un šogad viņš notiks 17. februārī, 6:00, kā jau jūs teicāt, ar nosaukumu satikšanās. Un kas tad tur ir plānots? Tur ir plānoti muzikāli priekšnesumi, dzēja, kāds joks, pāru liecības. Un šis pasākums notiek pie galdiņiem, būs arī ēdamais. Un piedalīties var pāri, bet var arī tie, kuri vēl nav atraduši otro pusīti. Tātad dalības maksa ir 5 eiro no cilvēka. Un ja jūs plānojat, ja jūs sākat jau domāt, jo mums vajadzēs laicīgi viņiem pateikt, lai viņi arī laicīgi tur var plānot. Ja jūs domājat, jūs pienākat pie manis, ja? Bet maksāšana notiks tad, kad Antra atbrauks, tad arī mēs samaksāsim. Tātad, ja jūs plānojat, jūs domājat, pienāciet pie manis un gaidu arī tos, kuri vēlās kalpot bērniem, pieskatīt šo stundu, arī tie pienāk pie manis. Nākošā tēma – ziedojumi. Es sākšu ar raksturvietu. Es lasīšu no paplašinātā tulkojuma angļu valodā. 2. korintiešiem 9. nodaļa 7. pants. Katrs lai dod, kā viņš pats nolēmis, un nolēmis savā sirdī, nevis negribīgi, vai ar skumjām, vai piespiedu kārtā, jo Dievs mīl, tad viņam patīk, viņš to vērtē augstāk par citām lietām un nevēlas atteikties vai iztikt bez tā. Jautru, priecīgu, gatavu to darīt, devēju, kuras sirds ir viņa dāvināšanā. Un turpinam, 8. pants. Dievs var darīt, lai jums visa žēlastība, katra labvēlība un zemes svētība nāktu pārpilnībā, tā ka jūs vienmēr un visos apstākļos un neatkarīgi no vajadzības būtu pašpietiekami. Tas ir automātiskais tulkojums. Jums ir pietiekami daudz, lai jums nebūtu vajadzīga nekāda palīdzība vai atbalsts, un jūs esat apgādāti ar pārpilnību katram labam darbam un labdarībai. Sirds ir viņa dāvināšanā, sirds ir viņa došanā.
ka pie tās došanas ir pielikta klāts sirds. Sirds tātad sanāk ir tā vieta, kur piedzimst, kur rodās, kur atsaucās šī vēlme dot. Atsaukties aicinājumu ziedot. Mēs vācam ziedojumus par to un to un to. Šodien mēs savāksim ziedojumus tam. Mums vajag ziedojumus tam. Mēs visus aicinām piesaistīties un ziedot tādam mērķim. Mums ir tāds projekts Ziemassvētkos skolā nepārtraukti. Var apjukt. Var apjukt. Īpaši Ziemassvētkos var apjukt, jo tik daudz mērķi, tik daudz aicinājumi. Ziedot, atsaukties, piedalīties, iesaistīties. Tas vienmēr ir aktuāli. Un tad, kad tu atsaucies, kādam no tam aicinājumiem, kas ir būtiski, ka tu esi labprātīgs, ka tu gribi dot, ka tu vienkārši gribi dot. Tu neko nedomā tālāk, tu dod, tāpēc, ka tu gribi dot, tavs prāts ir labs uz to, ka tu esi paklausīgs. Ka tu neesi vienkārši, jā, es došu, un pie tā arī paliec, bet aizmirst iedot. Bet, ka tava labprātība ir apvienojusies kopā ar paklausību dot un ar tīru motīvu, lai tavs motīvs ir tas, ka tas mērķis, kāpēc tā nauda tiek vākta, īstenojās. Lai tas ir tavs motīvs. Labprātība, paklausība un tīri motīvi. Un Dievs saka, ka viņš nevēlas bez tā iztikt. Ja viņš nevēlas atmest to, ka tas viņam ir svarīgi, ka Dievs mīl šo te priecīgo devēju, kura sirds ir pielikta klāt pie tās došanas, ka tu dod ar sirdi labprātīgi paklausot Dievam, un tad viņš varēs izpildīt to, ko viņš ierakstījis ar 8. pantā. Tas arī viss. Paldies! Jā, būtisko nepateicu, jā. Kad ir ziedojumu pastakastē aizmugurē, kur var savākt ziedojumus, ir aploksnes, ja kāds vēlās likt savu ziedojumu aploksnē. Un tāpat arī godības kontā, Facebook kontā ir norādīti rekvizīti, kur var ieskaitīt ziedojumu. Paldies jums! Var dzirdēt? Var dzirdēt. Godīgi sakot, es gaidīju šo nedēļu, zinot, ka draudzes gan aizbrauks. Un priekš manis tas ir tāds uztraukums, kāpēc es gaidīju šo nedēļu. Ja? Jo tas nozīmē, tev jau laicīgi jāsāk gatavoties. Un ziniet, otrdien es aizbraucu uz darbu. Un mēs esam maza nodaļa, 4 cilvēki, un vadītāja jau saslimusi. Es aizbraucu uz darbu, un viens kolēģis saka, slikti jūtos, otrais slikti jūtās. Un man uzreiz nāca kārdinājumi, un uzreiz nāk domas, kuras uzbūr to svētdienu, tev jāstāv priekšā, bet tu esi saslimis, tev kakls, temperatūra, nezinu kas, un kas notiek, un tu esi atbildīgs un briesmīgi. Tā ir cīņa prātā. Bet esmu pateicīgs Dievam, ka viņš mācīja un turpina mācīt, ka šajās situācijās viens ir labi simptomi, bet te ir vienkārši fakti, bet ir patiesība, kura ir augstākā līmeņa nekā tie fakti, un mēs varam ņemt vārdu un vienkārši kā ieroci izmantot kā vairogu un teikt, stāv rakstīts, neviens ierocis, kas vērs pret manis, neveiksies. Kristus atpirka mani no jebkāda bauslības lasta. Jēzus brucēs, es esmu dziedināts. Un pusdiena vajadzēja. Strādāju, pēc tam gāju uz toaleti un paņēmu kādas 5 minūtes, vienkārši pasludināju vārdu, jo tev jāatrod laiku. Un kāds varētu teikt, kas notiktu, ja tu tomēr saslimtu? Ja es no savas puses izdaru
visu, ko es varu, un ja pat saslimstu, tas nozīmē, man vēl jāpieaug ticībā un tā tālāk, bet pārsvarā tas darbojas. Un ja pat tā, Dievs, es esmu izdarījis visu, ko es varēju. Es zinu, ka nav problēma tevī, bet problēma manī. Man vēl jāpieaug tajā. Ja? Tāpēc mēs varam stāvēt, bet šī nav tā tēma, par kuru es gribu runāt. Te es sakšu ar vienu raksturvietu Jāņa evaņģēlis 1.19. Jāņa evaņģēlis 1. nodaļa 19. pants. Un šeit ir viens svarīgs jautājums. Un šeit rakstīts šādi. Un šī ir Jāņa, tas ir Jāņa Kristītāja liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Kas tu esi? Viņam uzdeva jautājumu, kas tu esi? Kā jums šķiet, no cik gadiem mēs varam jau sevi identificēt? No cik gadiem jūs atceraties sevi bērnībā? 2 gadi? 3? Droši vien kā kuram, jā? Ja kāds pateiks, kā es atceros sevi peldoties māmas vēderā, tad tas drīzāk fantāzijas auglis, jā? Un tas jautājums, kas tu esi, kas mēs esam, jā? Kas ir mūsu identitāte? Ir tāds vārds identitāte, kurām es atradu tulkojumu, nezinu, man viņš neīpaši, bet rakstīt šādi identitāti. Tas, pie kādām sociālām grupām cilvēks apzinās sevi piederam. Piemēram, pie tautības, es esmu latvietis, es esmu armēnis, vai pie profesijas, es esmu ārsts, es esmu, grāmatvedis, vai es esmu jaunietis, vai jau gados vecs cilvēks. Un vēl ir viens vārds pašapziņa. Es dzirdēšu, ko pašapziņa. Droši vien sastāv no paša un apzināt sevi. Ja? Un Tezaurs saka šādi, tā ir pārliecība par savām spējām, savu vērtību, dziļas pašcieņas sajūta. Vai jūs gribētu dziļas pašcieņas sajūtu attiecībā pret sevi? Tas ir laba lieta, vai ne? Dziļa pašcieņas sajūta. Tu esi tāds pārliecināts cilvēks ar dziļu pašcieņu pret sevi. Un ziniet, kad mēs skatāmies Dieva vārdu, mēs pašā sākumā redzam, kā Dievs radīja cilvēku, un rakstīts, Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Un, teica, tur vairojies, piepildi zemu, valdi par viņu, jā. Un pirmais cilvēks, Ādams, es tūlīt pateikšu apgalvojumu, varbūt nepiekritīsiet, Ādams bija Dieva bērns. No kurienes es zinu? No Lukas evaņģēlija 3.38. Lukas evaņģēlijs 3.38, pēdējais pants. Un šeit Lukas, kurš starp citu ārsts bija, viņš Jēzus Kristus genealoģiju raksta. Un kad viņš atnāk līdz, saka, tas Ēnosa dēls, tas Sēta, tas Ādama dēls, tas Dieva. Tagad es tādu doktrīnu nemācu, bet vienkārši šeit rakstīts, ka viņš ir Ādama un Dieva. Izskatās, kā Sēts bija Ādama bērns, un tad it kā loģiski, ka Ādams ir Dieva bērns, vai ne?
Un es ticu, ka pirmais cilvēks, viņš zināja, kas viņš ir. Viņam bija tā saucamā dziļas pašcieņas sajūta. Jo viņš bija radības kronis. Dievs viņu radīja kā Dievu šajā pasaulē. Viņš teica, augļojies, vairojies, valdi par zemi. Tu esi šis pasaules Dievs. Un es ticu, Ādamam bija pašcieņa. Viņš apzinājās, kas viņš ir. Veselīgi, protams, apzinājās to. Un mēs zinām tālāk stāstu, kā nāca ienaidnieks, kurš apšaubīja Ādama identitāti. Ja? Paskatīsimies nedaudz 1. Mūzes grāmatu 3. nodaļu. Tad 3. nodaļa. Un šeit sarunā starp tā saucamo čusku, aiz kura Velns, jeb Lucifers, jeb Sātans runāja ar Jēvu. Un tad 4. pantā tad čuska teica sievai, jūs nemirsiet. Bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atversies un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Ziniet, it kā viens teikums, jā? Bet man šķiet, viņš ir tā pārdomāts, tā pieslīpēts. Man šķiet, Velns 100 reizes mēģināja šo tekstu uzbūvēt. Un ko viņš saka? Pirmais, starp citu, nemirsiet. Tālāk, atversies jūsu acis. Jūs tagad akli esat, bet jūsu acis atversies. Un tālāk viņš saka, būsiet kā dievi. Paklausieties, viņi jau bija kā dievi. Viņi jau bija šis pasaules dievi. Un vēl saka, būsiet kā dievi. Un zināsiet, ko tagad neziniet. Mēlis un mēlu tēvs, Jēzus nosauca viņu par mēli un mēlu tēvs. Un kas notika? Viņi nomira. Ja pateiksiet, tiešām viņi nenomira, viņi vēl dzīvoja 1000 gadi. Kas ir nāve? Nāve tā ir atdalīšanās no Dieva. Un viņi nomira. Dievs viņus atstāja. Diemžēl. Viņu garā bija Dieva gars, kurš viņu atstāja. Tā ir nāve. Un kopš tā laika tad cilvēks pazaudēja savu īsto identitāti. Cilvēks, radības kronis, pazaudēja, kas viņš tāds ir, un meklē savu identitāti kaut kādās ārējās lietās. Un mēs zinām, ka ienaidnieks cenšas pazemināt cilvēku identitāti, viņu pašapziņu. Ja? Cik daudz ir cilvēki, un es saku, cik daudz ir kristieši ar ļoti zemu pašapziņu. Es atceros no skolas laikiem, mēs mācījāmies tādā prestīžā skolā. Un nezinu, kāpēc tie, kuri mācījās tādā neprestīžā skolā, mēs viņus uzskatījām tādu kā otras šķiras. Ja? Un es no tiem laikiem visu laiku atceros, ka mēs cenšamies visu laiku, ja kāds ir augstākā stāvoklī, pieņemsim, pilsētnieki smējās par lauciniekiem. Ja? Tad tie ir no laukiem. Es esmu redzējis, ka laucinieki smējās par pilsētniekiem.
Atcerējos vienu vecu senu anekdoti. Droši vien esat dzirdējuši. Pilsētnieks atbrauc uz laukiem, ieiet veikalā un pārdevēja saka, jums Dorblu siers ir? Pārdevēja tāda, kas ir Dorblu? Nu, tāds siers ar pēlējumu. Tūlīt paskatīšos. Aizgāja noliktavā, paskatījās, atnāca. Tā, Dorblu siers mums nav, bet mums ir Dorblu banāni, Dorblu apelsīni un Dorblu maize. Pilsētnieki. Pat pilsētā es atceros, es dzīvoju Galvaspilsētā un mūsu rajons skaitījās, tas ir krutāks rajons. Tie no pļauniekiem, es ne Rīgā dzīvoju, bet kā piemēru, ja, mēs esam no centra, tie no pļauniekiem, ja. Un cilvēki šādā veidā mēģina savu identitāti, savu pašapziņu pacelt ar to, nezinu, kas tev ir, kur tu piedzimi. Es atceros, mamma kādreiz stāstīja, mūsu rados bija, nezinu, tur slavens kaut kāds. Un caur to, tu savu pašapziņu, mēs esam tā slavenā, nezinu, mākslinieka radinieki, ja? Un tā ir tā pazaudēta identitāte, kad mēs nezinām, kas mēs esam, un mēs mēģinām, ja man krutais telefons, tad es esmu mana identitāte un pašapziņa augsta, bet ja nav, tad nē. Bet es pagaidām tādu kā ievadu, ja, es mēģinu aiziet pie manas tēmas, ja. Jā, kas vēl mūsu ģimenē, ja? Mani vecāki ļoti izglītoti cilvēki bija, un tētis arī līdz šim ir, un augstākā izglītība skaitījās, tev jābūt augstākā izglītība, un ja kādam nav augstākā izglītība, kas tas ir, Jā, un diemžēl tā ir, un maģistri skatās uz bakalauriem no augšas, jā, bet ko tu darīsi, ja doktors ienāks, jā, un bet tajā, diemžēl, nožēlojamajā cilvēku stāvoklī, kad cilvēks pazaudēja savu identitāti, Dievs izdarīja kaut ko pārsteidzošu. Viņš atvēra durvis iespējai atgriezties tajā sākotnējā identitātē un vēl labākajā identitātē. Pateicoties Kristum, viņa nāvei un augšām celšanai, jebkurš, noticot Kristum, var atgriezties tajā identitāte un būt un kļūt par Dieva bērnu. Un šeit jau 100%, ja, šeit nav teorija, ja, kā par Ādamu, šeit 100%, un jaunā derība ļoti daudz saka, ja, ir tāds teiciens, Dieva dēls kļuva par cilvēka dēlu, lai cilvēka dēli varētu kļūt par Dieva dēliem. Un tā ir patiesība. Un vārdā ir ļoti daudz teikts, ja, kas mēs esam, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam jauns radījums. Mēs esam viens gars ar svēto garu, tas ir vispār apbrīnojami, ja. Rakstīts, ka mēs esam ķēnišķīgi priesteri, ka mēs esam iesēdināti garā kopā ar Kristu debesīs. Un tas ir ļoti augsts stāvoklis. Un mums vajadzētu būt tai dziļai pašcieņu sajūtai, ne tāpēc, ka es, bet tāpēc, ka Dievs to izdarīja un tev iedeva. Un mums jābūt šai sajūtai, pašcieņas sajūtai, ja? Veselīgai, protams, ja? Mēs neesam dievi un tā tālāk. Bet viena ir, kad patiesība, tā ir patiesība. Mēs esam atgriezti tajā stāvoklī, mēs esam Dieva bērni. Juridiski, ja, mums ir ļoti augsts stāvoklis un identitāte. Bet ir viens bet.
Un bets ir tāds, ja, un ir viena raksturvieta Salamānu pamācības 23.7, kurš latviešu valodā viņš pavisam kaut kas cits rakstīts, bet es vienkārši pateikšu. Tā doma tāda, rakstīts, kādas cilvēka domas, tāds viņš pats ir. Kādas tavas domas, tāds tu esi. Un es gribu paskatīties pāris piemērus, un mēs sāksim no 4. Mūzes grāmatas 13. nodaļas. Tā, es sevi saku, man daudz rakstīts, es nesteigšos, es lēnām iešu. Ja pat visu nepaspēšu, nākamreiz. Tad 4. Mūzes grāmatā, 13. nodaļa, 2. pants. Mēs pasakamies Tev, Tēvs, par Tavu garu, kas māca mūs, ka katrā no mums ir svaidījums. Un Tu māci mūs, un Tu ceļ mūsu pašapziņu Jēzus vārdā. Tātad 4. Mūzes grāmata, 13. nodaļa, 2. pants. Un konteksts kāds. Izraēla tauta 400 vairāk gadus atradās Eģiptē, bija vergi, reālie vergi. Un Dievs sūtīja Mūzu, izveda viņus ārā ar brīnumiem, ar visām zīmēm, jo Dievs apsolīja iedot Izraēlai apsolīto zemi. Un tagad viņi nonākuši līdz tai apsolītai zemei, un Mūzus sūta izlūkus. Izsūti vīrus, lai izlūko Kanāna zemi, ko es Izraēla bērniem dodu, pa vienam vīram no katras cilts un izsūti tos, bet viņiem visiem ir jābūt vadoņiem. Un tad 12 cilts, no katra cilts vadoņus un izsūta apskatīt to zemi. Ja? Un šo visu stāstu mēs nelasīsim, bet iesim pie būtības. Kaut kāds 26. pants tūlīt paskatīsimies. Viņa aizgāja, paskatījās un atnāca un saka, kā brīnišķīga zeme un tā tālāk. 27. pants. Un viņi tam izstāstīja un sacīja, tiešām mēs nogājam tā zemē, kur tu mūs sūtīji un patiesi tur tiek piens un medus, un šie ir tā zemes augļi. Bet, tikai stipra gan ir tā tauta, kas tanī zemē dzīvo, un pilsētas ir stipri nocietinātas un ļoti lielas, un mēs arī tur redzējām Ānāka bērnus, un Negebā dzīvo amalikieši, bet kalnos dzīvo hetieši, jebusieši, amurieši, bet kananieši dzīvo pie jūras un Jordānas krastos. Tā, un kur tas pants, kur es ļoti gribēju, aiziesim līdz 32. Tā, un viņi turpina, un tie izlaida nelabu slavu par to zemi, kuri tie bija izlūkojuši, starp Izraēla bērniem, tā sacīdami. Tā zeme, ko mēs kā izlūki esam pastaigājuši, ir zeme, kas aprī savus iedzīvotājus, un visi ļaudis, ko mēs tur redzējuši, ir milzīga auguma vīri, un rekur tas pants, kur es gribēju aiziet. Un tur mēs esam redzējuši milzus Ānāka dēlus no milzu cilts. Un šeit mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Mēs bijām savās acīs kā siseņi. Un loģiski, kādas tavas domas, tāds tu arī esi. Un diemžēl, kādas tavas domas, tāds tu arī esi, un kāds no tevis skatās un arī redz tevi tādu. Un tādi paši mēs bijām arī viņu acīs.
Viņi skatījās uz mums kā uz siseņiem. Neskatoties uz to, ka tie bija izredzēta tauta, Dieva tauta, kuru Dievs teica, es dodu šo zemi jums. Un problēma bija, ka viņi sevi redzēja nepareizi. Viņi sevi redzēja kā siseņus. Es esmu tādu paradoxālu eksperimentu uztaisījis. Kad fotografē, ir, kad dabīgi te fotografē, un ir, kad tajā brīdī, kad te fotografē, tu domā par sevi. Es esmu Dieva bērns, es esmu ķēnišķais priesteris, jā? Man nav tas fotogrāfijas, lai parādītu, bet tajā brīdī es izskatos labāk, es izskatos savādāk, es izskatos tāds pārliecinātāks. Kāpēc? Kādas domas, tāds tu esi. Un tas ir patiesība, un tas ir vārds, jā. Un mēs tūlīt paskatīsimies vēl vienu piemēru, jau pozitīvo, bet tas, kas šeit rakstīts, man šķiet, tas ir ļoti spēcīgi. Mēs bijām savās acīs kā siseņi. Un, diemžēl, es pats cīnos ar šīm lietām savā dzīvē, un es ticu, ka katrs no jums šo piedzīvojat, kā dažreiz mūsu pašapziņa ir zema un nesaprot, kāpēc, jā. Bet tas, kas šeit rakstīts, tas ir ļoti spēcīgi, jā. Mēs bijām savās acīs kā siseņi, un attiecīgi tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Bet mēs tūlīt paskatīsimies arī pozitīvo piemēru. Un mēs aiziesim uz 1. Samuela 17. nodaļu. Un tūlīt izdomāsim, no kura panta mēs lasīsim. Bet šeit ir stāsts par Dāvidu. Pirmā Samuela 17. Jums traucē, kad tā dinamika pazūd un es tā lēnām, kamēr atveru rakstu vietu. Gribas dinamiskāk? Tad stāsts tāds, jā, tur ir Goliāts, filistieši, un Goliāts saka, dodiet man ar kādu, es cīnīšos, un ja es uzvarēšu, tad jūs būsiet mani vergi. Un neviens, diemžēl, nav, un viņi skatās uz Goliātu, un viņš milzis, jā, un nevienam nav duša iziet cīnīties. Un brīnumainā kārtā Dāvids parādās šajā, teiksim, un 26. pants rakstīja šādi. Tad Dāvids jautāja tiem vīriem, kas bija viņa tuvumā, teikdams, ko dabūs tas vīrs, kas šo filistieši nogalinās un novērsīs apkaunojumu no Izraēla? Kas tad šis filistietis tāds ir, ka viņš, kurš ir neapgraizīts, uzdrošinās izaicināt dzīvā Dieva kara pulkus? Un redzi, Dāvids nebija sisenis šajā Goliāta priekšā. Tieši otrādi. Viņš saka, kas ir šīs neapgraizītais filistietis. Kāpēc viņš tā viņu nosauc? Tāpēc, kā apgraizība, tā bija derības zīme, kuram Izraēlam Dievs teica, jums jādara to. Un tas ir kā derības zīme. Un viņš viņu nosauc, kas šitais neapgraizītais, neskatoties uz visu savu izskatu. Viņš ir neapgraizītais un tālāk. Un tālāk viņa brālis, Dāvida brālis, paskatieties, ko viņš saka. Kad Eliabs, viņa vecākais brālis, dzirdēja viņu sarunājamies ar šiem vīriem, tad viņš iekaisa dusmās pret Dāvidu un sacīja,
Kādēļ tu esi nācis šurp, un kā ziņā tu esi tūkstnesi pametis savu mazo avju pulciņu? Es gan labi pazīstu tavu pārgalvību un tavu nodomu viltīgumu, jo tu esi atnācis, lai noraudzītos kara darbībā. Un viņš nosauc Dāvidu par pārgalvību, par iedomību. Un aiziesim uz to cīņas brīdi. Tā, tūlīt es atradīšu. Tad 42. pants. Kad filistietis pacēla savas acis, tad tas ieraudzīja Dāvidu, un viņš to nonievāja, jo tas bija vēl jauns zens, iesārtiem vaigiem un patīkamu izskatu. Un, protams, Goliāts viņš skatījās no dabīgās puses, jā. Viņš bija tas pilsētnieks, kurš skatījās uz to laucinieku. Viņš savās acīs bija ļoti augstas domas par sevi, bet viņš daudz ko nezināja. Ja? Un rakstīts, ka viņš nonievāja viņu. Vai tas traucēja Dāvidam? Tālāk rakstīts 43. Vai es esmu suns, ka tu nāc pie manis ar koku? Un filistietis nolādēja Dāvidu sava dieva vārdā. Tad filistietis uzsauca Dāvidam, nāc tik šurp pie manis, es tavu miesu došu debesu putniem un lauku zvēriem. Un rīktīgs uzbrukums, jā, no sākumā ar vārdiem, terors, jā, tur nolamāja, teica, kas tu tāds esi un tā tālāk, jā. Bet 45. pants. Un visbūtiskā atšķirība starp Dāvidu un tiem 10 izlūkiem, Dāvids zināja savu identitāti. Viņš zināja, kas viņš ir. Viņš zināja, kas ir viņu dievs. Viņš zināja, ar kurā derībā viņš ir. Protams, viņš arī, viņam arī bija spējas cīnīties, jā, bet... Un tad rakstīts, bet Dāvids sacīja filistietim, tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kaujas vāli, bet es eju tev pretī tā kunga Cebauta vārdā, kas ir Izraēla karapulku dievs, kuru tu esi izaicinājis. Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā un es tevi nositīšu, un tavu galvu es tevi nocirtīšu un tavu līci līdz uz filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debesus un zvēriem virs zemes, lai visa pasaule zina, ka Izraēlam ir Dievs. Un mēs redzam, jā, arī mēs tālāk nelasīsim, bet tā būtība tāda, ka Dāvids zināja savu vērtību. Viņš zināja, kas viņš ir, un kaut arī apstākļi radīja pretējo, viņš zināja, kas ir viņš, kas ir viņu dievs. Un mēs arī redzam rezultātus. Tā, kuri mani ierakstīja? Un mēs aiziesim pie risinājuma. Kas jādara? Un atcerieties, no sākuma mēs lasījām, jā, kad Jānim Kristītājam uzdeva jautājumu, kas tu esi? Un ziniet, Jānis Kristītājs, ko atbildēja? Viņš atbildēja to, kas bija rakstīts vārdā par viņu. Viņš teica, es esmu tūkstneša balss, paldies, vēstneša balss, tūkstneši, ne tūkstneša balss vēstnesī, bet
vēstneša balss tūkstnesī. Viņš par sevi teica to, kas bija rakstīts. Tajā laikā vecajā derībā pravietis Jesaja rakstīja par viņu. Un viņš atrada, kas rakstīts par sevi, un tas bija viņa atbilde. Un viņš nebija tajā grāvjos. Jā, viņš ļoti dīvains, jā, tas personāžs ļoti dīvains, Jānis Kristītājs. Bet viņš par sevi teica to, un viņš bija pārliecināts ne vairāk, ne mazāk. Vai kad viņam jautāja, tu esi Kristus? Viņš varēja teikt, jā. Bet viņš teica to, kas vārds saka. Un viņš teica, es esmu vēstneša balss tūkstnesī. Jūs zināt, kā Jēzus par sevi runāja to arī, kas rakstīts. Un Jēzus daudz par sevi teica lietas. Un teica pat tādas lietas, kuras citus šokēja, bet tas ir patiesība. Ja? Jau 12 gadu vecumā viņš zināja, kas viņš ir. Viņš teica, man jādarbojas mana tēva lietās. Tad, kad viņš bija tūkstnesi un velns viņu kārdināja, velns nāca, lai apšaubītu viņa identitāti, ja tu esi Dieva dēls. Stāv rakstīts. Un Jēzus par sevi daudz ko teica. Piemēram, es esmu pasaules gaisma. Es gribu vienu raksturvietu atvērt Jāņa evaņģēlijas 8:23, ko viņš par sevi saka. Jāņa evaņģēlijas 8:23. Viņš tiem, Jēzus, farizējiem vai jūdiem, nezinu, viņš tiem sacīja, jūs esat no zemes, es esmu no augšienes. Jūs piederat šai pasaulē, es nepiedaru šai pasaulē. Viņš par sevi apliecināja lietas, kas viņš ir tāds. Viņš adekvāti sevi redzēja. Protams, mēs nekur nevaram redzēt, ka viņš ar to, ka viņš ir Dieva dēls un Dievs, ka viņš, nezinu, tur, viņam nebija nekādi grāvi, bet viņš zināja savu identitāti, viņš zināja, kas viņš ir. Viņš zināja, un Jāņa evaņģēlijā daudzās vietās viņš par sevi saka, es esmu tas, kas es esmu. Es esmu Dievs. Turpat 8:48, paskatieties, ko par viņu citi teica. Jūdi viņam atbildēja, Jāņa evaņģēlijas 8:48. Vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevī ir velns? Jēzu nosauca par, tu esi, piemēram, jā, Latvijā, tu esi no Latgales, tu esi vispār, mēs te esam pilsētnieki no Jeruzalemes, kas tu tāds esi no Latgales atbraucis te, un vēlna apsests. Bet, ja domājies, kad par mums kā kristiešiem, kāds saka, tādas necieņas lietas, kā mēs jūtamies? Droši vien normāli, ka emocionāli mēs varam justies, bišķiņ neforši, bet tas ir tikai emocijas, bet mums iekšēji jābūt, mēs esam, klausies, mēs esam no augšienes, kā Jēzus teica, jūs esat no zemes, mēs neesam no šīs pasaules, mēs esam Dieva bērni, mēs esam ķēnišķie priesteri, un mums, neskatoties, ka tu man saki, ka es esmu no Latgales un es esmu vēlna apsests, man ir dziļa pašcieņas sajūta par sevi. Un viņa nav fiktīva, viņa patiesa, viņa balstīta uz to, ko vārds mums saka.
Filipiešiem 2. nodaļa 5-6. Vai mums jārīkojas kā Jēzum? Jēzus bija mūsu piemērs. Filipiešiem 2. nodaļa 5-6 pants. Es lasīšu 2007. gada tulkojumu. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā neturējās pie tā, ka pie laupījuma, būdams Dieva veidolā, pie savas vienādības ar Dievu neturējās kā pie laupījuma, kā ir vienāds ar Dievu, ošam te kaut kā citu tulkojumu lasīšu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Un iepriekšējā pantā saka, lai jums ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu. Dievs, Jēzus neuzskaitīja sevi par kaut ko zemāku, nekā viņš bija. Viņš bija Dieva dēls, un viņš tā arī par sevi domāja. Bet ja Dievs mums saka, jūs esat Dieva bērni, jūs esat atpirktie, jūs esat taisnotie un svētie, mums jāskatās šādi uz sevi. Un es jau iešu pie nobeiguma. Mēs saprotam, ka ir dabīga identitāte un ir tā garīgā identitāte. Ja? Garīga identitāte ir tas, kas mēs esam. Ja? Mēs esam Dieva bērni, mēs esam piedzimuši no augšienes. Protams, ir tā dabīga identitāte. Ja? Ko mēs darām? Kādi mēs esam, kā mēs izskatāmies, ja? Kāda mums izglītība, un mēs neņemam tagad, mēs neiznīcinām to dabīgo pusi. Ja? Ja? Ir labi izskatīties, ir labi apģērties, dažreiz starp citu palīdz labi apģērties, palīdz justies pārliecinātākam, bet tas ir vairāk tāds kā papildu līdzeklis, nevis tas pamats, bet pamats ir tas, kas mēs esam. Un to, ko es nobeigumā gribu pateikt, ja mēs savu identitāti un savu pašapziņu būvēsim tikai uz to, kā mēs izskatāmies, kā mēs apģērbti, kas mums pieder, ar kādu mašīnu mēs braucam, kādu amatu mēs ieņēmām, kāds grāds mums ir. Ja tikai uz šo, šis viss ir ļoti labas lietas, bet ja mēs savu identitāti būvēsim tikai uz šo dabīgo, tad, ja tu esi maģistrs, tad parādīsies doktors, un tu pirms tam jūties lepni, un tad tev būs zemāka pašapziņa. Bet ir droša, stabila un nemainīga mūsu identitāte, kas ir Dievā, kas ir nekad nemainīsies. Ja mēs neatteiksimies no Kristus, mēs vienmēr paliksim Dieva bērni. Mēs vienmēr būsim, jūs zināt, Dievam nav mazbērni. Viņam ir bērni tikai. Un katrs no mums, un ar katru viņš ļoti individuāli, ļoti unikāli, katru viņš unikāli vada, katram viņš unikāls plāns. Un, ziniet, Jēzus teica, mīliet sevi, sameloju, mīliet citus. To vajag izgriezt ārā. Zjokoju. Mīliet citus kā sevi pašu. Bet tajā ietverts, ka mums jāmīl arī sevi. Mums jādomā, Pāvils teica, nedomājiet par sevi augstāk nekā jādomā, bet arī nedomājiet zemāk nekā jādomā, bet domājiet tā, kā Dievs domā par mums. Un ziniet, viņš ir
Es ticu, viņš ir ļoti augstas domas par mums. Viņš zina, ka mēs esam nepilnīgi, bet mēs esam viņa mīļotie bērni, par kuru viņš atdeva savu dzīvību. Un tā ir tā drošā, stabila un nemainīga mūsu identitāte, kura nekad nemainīsies. Ja? Vienalga, kad smiesies par mani vai nē, bet ir svarīgi, kādas mūsu domas, tādi mēs paši esam. Un tāpēc domāsim par sevi, ko vārds saka, kas mēs esam. Ja? Vienkārši apliecināsim dažas lietas, ja? Aizvērsim savas acis un vienkārši runā par sevi. Es esmu Dieva bērns. Runā droši un pārliecinoši. Es esmu atpirkts. Es esmu Dieva taisnība. Dievs skatās uz mani, it kā es nekad nebūtu grēkojis. Jēzus nomira par maniem grēkiem. Es esmu ļoti vērtīgs Dievam. Mana identitāte ļoti vērtīga. Es esmu jauns radījums Kristu. Vecais ir pagājis, tagad viss ir jauns. Es esmu jauns radījums. Ķēnišķīgs priesteris. Un es valdu šajā dzīvē caur Jēzu Kristu. Amen. Mājās turpiniet apliecināt par sevi. Lai mums forša pēcpusdienā